Nu, jāsaka atklāt, šodien bija ļoti grūta diena. Protams, arī lieliski svētku noskaņa, jo pirmais superkausa posms Kandavā salīdzināt nevarēja šīs 2 dienas, kas bija rudenī pēdējais posms, un šodien saulīte visu dienu. Līdzjutēji atkal kuplā skaitā, trases malā, viss bija brīnišķīgi. Cīvas cīņas trasē. MX Pro klasē, pilnīgi tā bija rozīnīta līdzjutējiem. Kvadri Pro klases brauciens, jā, ar mūsu jaunās paudzes atrādīšanos pirmo reizi Kvadri Pro klasē, kā iepriekšējo gadu čempionu Latvijas izlases dalībnieki tagad spiest mājās spēcīgi padomāt, jā, kā turpināt tālāk sezonu, ka jaunie ir ienākuši ar lielu blīkšu šajā klasē. Putekļi, daudz ko izjauc šajā svētku noskaņā, jo organizatoriem bija ļoti jācīnās ar putekļu mākoņiem. Nu, un lūk arī rezultāts, 9:00 vakarā apbalvošana. Tas ir rekords. Es nekad neatceros savā komentēšanas karjeras laikā, ka 9:00 vakarā būtu bijusi apbalvošana. Bet nu tāda ir tā situācija, viss ir veiksmīgi aizvadīts. Sacensības bija interesants, daudz dalībnieku, daudz līdzjutēji. Ļoti gribētu redzēt arī pārējos posmos, gan Gulbenē, gan citur, kur notiks superkauss. Arī tikpat daudz līdzjutējs, ja ne vairāk. Bet Kandava laikam ir īpaša vieta, ir izslāpusi pēc motokrosa. Un rudenī ļoti dubļainajā trasē bija ļoti daudz līdzjutēju. Un arī šodien putekļos un saulē bija sabraukuši motokrosa cienītāji no malu malām.